TV3 ziņas. Nu jau ik gadu tuvojoties septembrim, viens no aktuālākajiem un sāpīgākajiem jautājumiem ir skolotāju algas. Lai arī jaunā darba samaksas aprēķināšanas reforma spēkā stāsies tikai nākamgad, pedagogi nelielu algas pielikumu izjutīs jau oktobrī. Skolotāji saņems vairāk nekā iepriekšējā mācību gadā. No septembra tie būs 420 eiro par likmi. Tāpat būs 40% piemaksa par papildus veicamajiem pienākumiem, piemēram, klases audzināšanu vai burtnīcu labošanu. Piemaksās arī par kvalitātes pakāpēm no 30 līdz 100 eiro. Šis tik tiešām ir pirmais gads, kad skolotāji uzzinās savu algas apmēru vēl augusta beigās. Pašvaldībām pārskaitāmais mērķdotācijas apjoms ir saskaņots ar Latvijas Pašvaldības Savienību. Pašvaldības to var uzzināt un informēt savu skolu pedagogus par to, kāda šī summa būs. Pedagogu arotbiedrībā gan izsmēja Druvietas lepno paziņojumu, ka pirmoreiz tik agri esot zināms skolotāju algu apjoms. Patiesībā to, ka skolotāji saņems 420 eiro par likmi, bija zināms jau gada sākumā. Turklāt algas pieaugums ir gaužām neliels. Tie ir 5% salīdzinājumā ar to, kāds bija minimālais atalgojums par likmi iepriekšējā mācību gadā. Nekas liels principā? Principā nekas liels. Un tie paši 5% bija jāizcīna, atcerieties ar visiem piketiem un draudiem par streikiem un tam līdzīgi. Vēl šajā mācību gadā pedagogu algas aprēķinās pēc vecā modeļa. Naudu seko skolēnam. Taču pēc vairāku mēnešu izstrādātās darba samaksas reformas par labu atzīti divi varianti. Viens jau uzlabots naudu seko skolēnam modelis, otrs, kas balstās uz 40 stundu darba nedēļu. Šajā mācību gadā šie modeļi tiks aprobēti dažādu tipu skolās. Skolas brīvprātīgi ir pieteikušās šim procesam, jo teorijā šie modeļi ir vienlīdz pieņemami, bet tikai prakse rādīs, kurš ir piemērots gan mazām lauku skolām, gan arī lielām valsts ģimnāzijām. No nākamā gada 1. septembra tas modelis, ko skolotāju vairums būs atzinuši par piemērotāko, stāsies spēkā. Arotbiedrībā gan atbalsta pāreju uz 40 stundu darba nedēļu, jo tas mazinātu nevienlīdzību. Proti aprēķinot algas pēc modeļa naudu seko skolēnam, pedagogs lauku skolā saņem pat 3 tik mazāku algu nekā mācības spēks galvaspilsētā, kur klases ir pārpildītas. Monta Biteniece, Aigars Ulmanis, TV3 ziņas. Vērstas uz āru Krievijas sankcijas tomēr iesritušas pašiem, tā uzskata liela daļa Krievijas iedzīvotāju, kuri steidz